Tā dzirksts un mirdzums acīs. Un noteikti palīdz tie cilvēki apkārt, tas sastāvs, ar kuru tu dejo kopā, un tie draugi. Jā. Tad ir dejot prieks. Kaut kādā ziņā tā dzīve tiek mērīta tajos 5 gados, ka tie svētki ir kā kulminācija, bet man svarīgs ir viss process laikam. Jo tiem svētkiem mēs gatavojamies 5 gadus, un pēdējā gada ir intensīvāki, bet svarīgi ir visi gadi. Un tagad it īpaši es cenšos sev pati atgādināt, noķert to svētku sajūtu arī ikdienā un gatavojoties, jo tas process ir jau sācies, viņš ir jau aktīvs, un to mēs jūtam jau šobrīd. Kādēļ es dejoju, nevis dziedu? Tas ir labs jautājums, jo bērnībā es gan dejoju, gan dziedāju, bet laikam pie vainas ir mani pieaugušie radinieki, kuri dejoja, un tad varbūt es redzēju, cik forši ir būt kolektīvā. Tādā, kurā jūties kā ģimene, un tur ir tas burziņš, kas ir nemirstīgs un nerimstošs un kustīgs, un ierauj tādā virpulī, tā kā es arī tā noteikti gribēju. Svētkos un neesi piekusis. Nekad tu neesi piekusis svētkos. Jā, pēc svētkiem, tas jau būs nākotnes problēmas. Tad tur pagulēt vajag. Jā, bet kaut kādu pauzi vajag paņemt, protams, pēc tam, lai atjaunot tos resursus, bet jā.